Kāpēc viena skolotāja visiem liek desmitniekus, bet otra saka, ka 10 pienākas tikai Dievam tam kungam? Vai negatīvo vērtējumu drīkst izmantot kā soda veidu? Un cik objektīvi atzīmes atspoguļo patiesās skolēnu zināšanas? Par to tad arī mēģināsim tikt skaidrībā tuvākās pusstundas laikā. Šodien raidījumā skatieties, kādas sekmes skolā bija populārajam dziedātājam Interam Busulim, vērtēšanas kritēriju analīze, ko īsti nozīmē desmitnieks un divnieks, kādi ir Latvijas skolēnu mācību sasniegumi pasaules mērogā, perfekcionisms, pozitīva vai bīstama rakstura īpašība. Vai kādreiz esat aizdomājies par to, kas īsti ir vērtēšana šī vārda plašākajā nozīmē? Mēs taču vērtējam vienmēr un visu, jau kopš pirmās dzīves dienas, tā iegūstot priekšstatu par pasauli un dzīves pieredzi. Debesis ir zilas, ārā ir augsti, tēja ir silta, kūka ir garšīga. Mēs vērtējam arī sevi un citus, mākslu un mūziku. Un runājot par mūziku, šoreiz mums ir iespēja novērtēt populārā dziedātāja Intera Busuļa daļradi, kā arī uzzināt par viņas skolas dzīvi un sekmēm. Mācījos Talsu jau novada, Ķibuļu pagasta, centrā, Pastendē, tādā ļoti skaistā, arhitektoniski vecā, var teikt, ēkā, Barona Hāna pilī, Pastendes pamatskolā, tā kā ļoti skaista vieta. Šobrīd Inters tiek vērtēts kā viens no spilgtākajiem un talantīgākajiem mūziķiem Latvijā, bet kā Interu novērtēja skolas laikā? Sākotnēji, kā man teica, es esot mācījies pat ļoti labi, līdz 4. klasē. Un tad bija kaut kāds lūdzums, noticis manā dzīvē neizskaidrojams, ka sāku mācīties uz trīniekiem. Pat dažreiz es dabūju kādu divnieku, bet tas jau bija ļoti retos gadījumos. Skaidrs, ka ķīmija, fizika, algebra, ģeometrija man galīgi negāja vispār. Man nebija laiks viņus mācīties, jo es biju aizņemts mūzikas skolā. Mūzika ir Intera kaislība jau kopš bērnības. Viņš nemitīgi turpina pilnveidoties un attīstīt savu talantu. Bijis dažādu konkursu laureāts, piedalījies slavenos festivālos, koncertējis daudzās valstīs, izdevis vairākus albumus. Pēc visiem nosauktajiem nopelniem gluži vai neticami top fakts, ka skolā mūzikas stundās dziedātājs ticis pie nevisai augstām atzīmēm. Mūzikā uz to brīdi nemācīja nekādas notis, neko tam līdzīgi. Mācīja, es kā tagad atceros, mācīju par dziesmu svētkiem, jo tikko bija tas, 89. 90. gads, un tad sāku mācīt to Ulmaņu laiku mūzikas vēsturi. Un kaut kā tas bija tāda. Ja būtu mācīts notis, tad es varbūt būtu teicamnieks mūzikas stundās, bet tā man arī tā mūzika, es beidzu uz trīnieku, tā kā arī pamatskolā, tā kā baigi interesantais variants. Tagad Inters jau pats ir 2 skolēnu tēvs. Uzzināsim, kāda nozīme mācību sasniegumiem un skolotāju vērtējumiem ir viņu ģimenē. Patiesībā nav jau svarīgi tās atzīmes. Man svarīgi ir tas, lai bērns no skolas atnāk ar jebkādām zināšanām par kaut ko. Jā, lai skola nav vienkārši mācīšanās ir vecākiem, priekš vecākiem. Dēļ tā, ka es vecākiem atzīšu labāku atzīmi. Protams, mums ir kaut kāda noteikuma saistībā uz mācībām par vidējām atzīmēm semestrī un tā tālāk. Tas viss tiek kontrolēts, un tagad ir sevišķi e-klases palīdzība. To var izdarīt ļoti vienkārši. Jā, neko nedrīkst uzskricelēt, ar kaut ko tur trīnieks, divnieks. Un ja bērniem kādreiz neveicas mācībās un gadās saņemt sliktu atzīmi, kā tētis reaģē? Es reaģēju pietiekami
asi, ja tā var izteikties. Bet es neesmu tas, kurš viņam viņu nopērs vai kaut ko tam līdzīgu par sliktajām atzīmēm. Protams, ka nē. Desmitnieki, astotnieki, divnieki. Vai tiešām cipari ir tik svarīgi? Vai vienmēr tie objektīvi atspoguļo skolēnu zināšanas? Un galu galā, kāds vispār ir vērtēšanas mērķis? Kāpēc obligāti visu laiku kaut kas jāvērtē? Viens no galvenajiem un tas pamatmērķis vērtēšanai ir tas, lai būtu kaut kāds atskaites punkts, pēc kura gan skolotājs, gan skolēns, gan skolēna vecāki varētu saprast, kādā līmenī, cik daudz bērns ir apguvis no mācību vielas. Un vērtēšanai vajadzētu pat tam atspoguļojumam, lai ieraugot vērtējumu, bērns saprot, es esmu apgūst ļoti labi, pietiekami, man vajag vēl pacensties, man ir kaut kādi robi, lai skolotājs redz, kas varbūt vēl ir nepieciešams vai kādā līmenī bērni cik daudz ir apguvuši. Un arī vecākiem ir šī atgriezeniskā saite par to, kā tad bērnam veicās skolā. Atnes man lūdzu grāmatu savu parādu, labi? Tev tur atzīmes? Vērtējumam ir jābūt adekvātam, godīgam. Bērnam ir jāsaprot, par ko viņš tiek novērtēts, par ko viņš netiek novērtēts. Skolotājs skaidro bērniem, par ko punkti ir, par ko punkti nav. Piemēram, tieši tas pats notiek skolotājs skaidro vecākiem. Vecāku dienās vai tad, kad vecāki tiek uzaicināti, vecāki ir tiesīgi iepazīties ar visiem savu bērnu darbiem, kas glabājas skolā uz vietas. Lielākā daļa no vecākiem un skolotājiem paši kā skolēni mācījušies pavisam citādos apstākļos, un arī vērtēšanas sistēma tolaik bija cita, proti 5 balvu skalā. Interesanti, kā tas ietekmē vērtēšanas procesu šodien? Es domāju, ka manu darbu, tas, ka agrāk mani pašu vērtēja 5 balvu skalā, un tad, kad es sāku strādāt, arī pati vērtēju 5 balvu skalā, šobrīd tas vairs mani neietekmē. Man liekas, ka man pat būtu grūti novērtēt ar 5 ballēm, jo ir tik ļoti jau pierasts pie šīm te 10. Latvijā jau kopš 1992. gada izmanto 10 balvu skalu. Nu jau pagājis pietiekami ilgs laiks, lai gan vecāki, gan pedagogi tiešām pierastu pie šīs sistēmas. Tomēr galu galā izrādās, ka daudziem no mums joprojām līdz galam nav saprotams, par ko īsti liek desmitnieku un vai tas vispār ir sasniedzams. 10 balvas ir diezgan grūti sasniedzamas, līdz ar to ikdienā viņas reti arī bērns saņem. Protams, ir gadījumi, kad viņš saņem ārpus kārtas, ārpus pārbaudas darbiem, saņem par izcilu veiktu darbu, piemēram. Ir arī tāda situācija, kad bērns ir kaut ko izdarījis tādu, ka skolotājs saka, brīnišķīgi, tad ir tāds 10 balvas, kāpēc lai nebūtu? Man parasti labas atzīmes. Parasti ir 10, 8 vai 9. Mācībā un vizuālajā dažreiz es saņemu 10, pārējās saņemu 6 un 7. Man nekad nav 10, tikai dažreiz ir 9. Man parasti ir visbiežāk 8 vai 9. Man dažreiz ir 10 arī. Es lieku 10, ja bērns ir nopelnījis 10, tad viņš arī šo 10 saņem. Jebkuram darbiņam, kurš tiek vērtēts ar ballēm, ir savi vērtēšanas kritēriji, kurus bērni iepriekš jau zina. Tāpat kontroldarbam ir zināms, par cik punktiem būs 10, un ja bērns ir nopelnījis, tad viņš arī šo atzīmi saņem. Ar desmitniekiem esam tikuši skaidrībā, taču nesaprotams reizēm ir arī otrs vērtēšanas skalas gals, proti negatīvais vērtējums. Ar ko, piemēram, atšķiras atzīme 3 no atzīmes 1, un ko sevī ietver apzīmējums nav vērtējuma. Vērtēšanas skala sākas ar 1 balvu. Ja bērns ir nodevis, tukšu darbu, gadās, bet reti. Tādā gadījumā tas nav vērtējuma. Nav vērtējuma. Izņemot, ja šis darbiņš būtu latviešu valodā, tādā gadījumā varētu novērtēt to, vai bērns ir pareizi uzrakstījis vārdu, piemēram. Bet nav vērtējuma, tas vienkārši nozīmē, ka nav ko vērtēt. Tas nav vērtējums. Tas ir tāda, ieraksts, kurš parāda, ka tur to vērtējumu vajadzētu tā kā dabūt. Lūk.
1, 2, 3, 30, 20 gadus atpakaļ bija 2, rakstīja 2, lika 1, jā. Faktiski tas ir praktiski tas pats, tikai pastiepts drusku tālāk. Man matemātikā ir 3 kontroldarbi, kurā ir 1, 2 un 3 balvas. Es eju, palūdzu skolotāju, kaut tad tas bija mēnesi atpakaļ, var tikai 2 nedēļas, protams, izlabot. Bet palūdzu skolotāju dažreiz piekrīt, tad izlaboju, tur uz labāku atzīmi, tā. Vēl viens plaši un bieži izmantots vērtēšanas veids skolā ir ieskaitīts, neieskaitīts. Dažreiz vecākiem nav saprotams, ko tas īsti nozīmē. Ieskaitīts, neieskaitīts tiek iegūts par darbu klasē. Piemēram, bērni apgūst jauno vielu un kāds viņu ir apgūst labāk par pārējiem, jau var pārējiem paskaidrot, darbiņš ieskaitīts. Tādi ikdienišķi pārbaudas darbiņi, mājas darba pārbaudas ieskaitīts, neieskaitīts. Faktiski, piemēram, mēs skolā esam vienojušies par to, ka, ja darbā ir 60% pareizi atbilžu, tas jau ir ieskaitīts. Taču atzīmes nav vienīgais veids, kā skolotājs novērtē skolēnu darbu. Pareizi, Mārtiņ, malacis. Tātad tas skaitlis, kas tur paslēpies, ir 34. Patiesībā, tad, kad bērns stundās strādā, skolotāja atbalsts, skolotāja novērtējums bez pārtraukuma faktiski. Tas ir vērtējums. Katru pozitīvo bērnu izpausmu skolotājs pamana un novērtē. Ar vārdu, ar pateicību, ar uzslavu stundā. Tā ir vērtēšana šajā gadījumā. Malacis, pareizi. Man patīk labi mācīties un saņemt labas atzīmes. Lai skolēnam būtu motivācija iegūt jaunas zināšanas, iemācīties atbildīgi izturēties pret saviem pienākumiem un cienīt citus, 39 Latvijas skolās tiek ieviesta Latvijas universitātes programma Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Ieguvumi ir visai iespaidīgi. Bērni labāk uzvedas, saprotas ar skolotājiem un vienaudžiem, iemācās risināt problēmas un līdz ar to arī labāk mācās, tātad saņem augstus vērtējumus. Savukārt, skolotāji cenšas pamanīt un pozitīvi novērtēt ne tikai skolēnu mācību sasniegumus, bet arī dažādus citus labos darbiņus. Bērnam tas dod ticību savai izaugsmei, pat ja pašlaik viņam nav spīdoša rezultātu mācībās un labāko novērtējumu atzīmi formā. Un kuram bija vairāk kā 3 kļūdas, tas nozīmē, ka tev vēl jāpavingrinās, Dāvid. Ja skolēnam neveicas un es jūtu, ka viņš kaut ko nesaprot, tad es aicinu viņu uz konsultāciju. Varbūt arī tūlīt pēc stundas mēs pārunājam kaut ko, kas ir bijis nesaprasts. Dažreiz skolēni nāk pirms stundas ar nesaprastu mājas darbu, jautā, kā tur bija jārēķina. Tad mēs stundā pārunājam. Kad es dabūju sliktu atzīmi, es, protams, no sākuma bēdājos, pēc tam reizēm varu sadusmoties uz skolotāju. Parasti es mēģinu iet uz konsultācijām, kad varu un labot to atzīmi uz labāku. Latvijas izglītības sistēmā ir pieņemts, ka pirmklasnieki atzīmes nesaņem. Tas paredzēts, lai bērni labāk iejustos un veiksmīgāk adaptētos jaunajā sociālajā lomā. Taču jau no 2. klases skolēnus sāk vērtēt ar atzīmēm. Ko tad pašiem skolēniem īsti nozīmē būt novērtētiem? Sākuma skolā, 1. klasēs, kur mums nav šī vērtēšana ballēs, bērniem tiem, kam labāk padodās, kuri gūst panākums, ir svarīgi just to, ka viņš tiek novērtēts. Bet te ar to kopīgo vērtēšanu tā problēma ir tāda, ka tas bērns, kuram ir panākumi, kurš varētu saņemt tos labākos vērtējumus, viņam šis vērtējums palīdz. Viņš ir priecīgs, gandarīts, un viņš grib, protams, tās sajūtas atkārtot, un tāpēc viņš centīsies vēl, un tie viņa sasniegumi tikai pieaugs. Kad es saņemu 9, 10, es jūtos ļoti priecīga. Daļ tā, ka es labi mācos, māma parasti lielās savām draudzenēm, kad viņai tāda laba meita ir. Ja es pats centusies, un man ir labs garšstāvoklis un tā. Un tad, kad ir 10, es tad jūtos tāds priecīgs, apmierināts. Viss labi. Tad, kad ir 4, tā.
dīvaina sajūta, tā teikt. Savukārt tie bērni, kuriem ir būtu zemāks vērtējums un kuri redz, ka tas vērtējums varbūt nav pietiekami augsts, ja viņš regulāri saņem zemu vērtējumu, viņam nolaižās rokas un viņam patiesībā pazeminās mācību motivācija. Sākotnēji viņš, protams, cenšas, bet ja viņš nevar iegūt to labo rezultātu, tad ilgstošākā laika posmā, kas varētu būt tā kā pirmās 3 klases vai tā, viņam iestājās tā sajūta, ka es nekad nevarēšu dabūt labu vērtējumu, lai kā es arī darītu, un viņš ļoti samazina vispār savu tātad iesaistīšanos mācību procesā un savu darbību un cenšanos sasniegt labus rezultātus. Šajā gadījumā ļoti svarīgi ir vecāku saulaicīga uzmanība un atbalsts. Ja bērnam ir grūtības mācībās, mums jāpadomā par papildus nodarbībām, kā arī jāpalīdz skolēnam izpildīt mājas darbus līdz brīdim, kamēr viņš iegūst pārliecību par saviem spēkiem. Protams, vecākiem tas nav viegls uzdevums. Pēc sava ikdienas darba burtiski strādāt vēl otrā, taču tas ir ieguldījums bērnā un viņa nākotnē. Vecāku puses tas ir liels darbs, kas prasa mīlestību, kas prasa laiku un kas prasa pacietību. Un tas ir tāds nemitīgs darbs dažiem bērniem visa mācību gada garumā un arī visu klašu garumā. Ļoti būtiski ir atcerēties, ka vērtējot bērna zināšanu procesu, šī brīža sasniegumi jāsalīdzina ar viņa paša rezultātiem pagātnē, nevis ar citu skolēnu sekmēm. Tas ir visbīstamākais sākt salīdzināt. Protams, tūlīt būs vesela rinda vecāku un skolotāji, kas teiks, bet redz, cik daudziem bērniem tas palīdz. Jā, tas palīdz tie, kuriem ir labākie sasniegumi. Tas ir tā kā olimpiādē. Mēs startējam, mēs dabūjam sudraba medaļu, mēs gribam startēt vēl, gribam dabūt zelta medaļu, mēs dabūjam zelta medaļu, mēs gribam startēt vēl, jo mēs gribētu otru zelta medaļu. Bet ja mēs vienmēr esam pēdējie, tad mums var zust šī te vēlme vispār piedalīties sacensībās. Un tāpēc ir tik svarīgi nesalīdzināt, jo salīdzināšana ir sava veida sacensība. Ja gribam palīdzēt bērnam uzlabot sekmes, ir pāris visnotaļ nozīmīgi darbības punkti, kas mums jārealizē attiecībā uz mācību iestādi. Tas ir jāsadarbojas ar skolu un jātiekas ar pedagogiem, lai uzzinātu, kur ir zemes sekmes un kāpēc mācībās radušās grūtības. Sadarbībā ar klases audzinātāju. Klases audzinātājs kādreiz var pastāstīt par bērnu daudz vairāk nekā paši vecāki. Un tad viņi saka, jūs izrādās vairāk zināt manu bērnu nekā es pati. Ja šķiet, ka pašu spēkiem īsti netiekam galā, kopā ar bērnu jāgriežas pie skolas atbalsta personāla. Sadarbībā ar psihologu mēs varam iegūt objektīvāku priekšstatu par reālajām bērna spējām, par intelektuālajām spējām. Pēc sarunām ar pedagogiem un psihologu pašiem jāsniedz bērnam vajadzīgais atbalsts un jāsagādā papildus nodarbības. Varbūt viņam ir vajadzīgs papildus kāds skolotājs, kāds speciālā skolotāja palīdzības, speciālas metodas ir vajadzīgas vienkāršākas nekā varbūt vairumam bērnu klasē. Un galvenais – nerājiet un nesodiet bērnu par neveiksmēm. Toties uzslava par labiem rezultātiem būs pašā laikā. Tas sniegs bērnam motivāciju gūt panākums arī turpmāk. Bērnu jāmīl ne par to, ka viņam ir augstas atzīmes, bet to, ka viņš ir. Raidījuma turpinājumā uzzināsiet, kādi Latvijas skolēni izskatās uz starptautiskā fona un kas ir teicamnieka sindroms. Runājot par atzīmēm un vērtēšanas sistēmu, ātri vien nonākam pie izglītības kvalitātes jautājuma un Latvijas skolēnu sasniegumiem kopumā. Pateicoties starptautiskiem pētījumiem, šī bilde ir aptuveni skaidra. OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā piedalās vairāk kā 60 valstis no visas pasaules, un Latvija tai skaitā. Pētījumā piedalās skolēni, kuri pētījuma veikšanas gadā ir 15 gadus veci, un no Latvijas piedalās aptuveni 5000 skolēni no
vairāk kā 170 skolām. Pētījumā tiek novērtēti skolēnu sasniegumi matemātikā, dabas zinātnēs un lasīšanā. To veids ik pēc 3 gadiem. Latvija pētījumā piedalīsies jau 5 reizes, tāpēc ir pieejami salīdzinošie dati par mūsu skolēnu sekmēm. Latvijas skolēnu sasniegumu kopējā tendence ir pozitīva. Kaut nedaudz, bet mēs no cikla uz ciklu par dažiem punktiem savus vidējos sasniegumus uzlabojam. Mēs esam tuvu šim vidējam līmenim, varbūt kādu punktu vai pāris punktu zem tā, varbūt kādā atsevišķā jomā arī virs šī vidējā līmeņa. Tas, ka mūsu skolēnu sasniegumu uzlabojas un izglītības kvalitāte tiek augstu novērtēta, tiešām priecē. Taču ir arī nepatīkamā tendence. Un tas ir nevienlīdzības aspekts, proti, labāks zināšanu līmenis ir meitenēm un Rīgas skolu audzēkņiem. Tātad puikas un reģioni velkas nopakaļus. Meitenes un zēni tā ir pasaules problēma, jo īsti neviens šobrīd nevar pateikt un pamatot to, vai tas ir labi vai slikti. Varbūt, ka tā ir jābūt. Protams, mēs vienmēr varam lepoties ar to, ka sarakstā aiz mums ir Luksemburga, Norvēģija, Portugāla, Itālija, Spānija. Tas arī raksturo to, ka tā mūsu izglītības sistēma nebūtu nav tik bezcerīga, kā reizēm izklausās. Protams, mēs labprāt gribētu atrasties augstāk. Cerams, arī turpmāk mūsu skolēnu sasniegumi aizvien paaugstināsies un nevienlīdzības aspekts tiks atrisināts. Taču vienmēr jau gribās labāk, ātrāk, augstāk. Kurš no mums vecākiem negribētu, lai dēls vai meita būtu teicamnieks un dienas grāmatā rotātos vien 8, 9 un 10? Mums, protams, gribētos, lai mūsu bērns būtu visveiksmīgākais. Taču pārāk augstas prasības var novest pie gluži pretējiem rezultātiem. Te mēs nonākam pie jēdziena perfekcionisms, kas pirmajā brīdī varbūt pat izklausās diezgan pozitīva raksturīpašība. Jauki taču, ja bērns cenšas visu izdarīt perfekti, taču šeit jāpamana arī bīstamie zemūdens akmeņi. Perfekcionisms ir tāda neracionāla pārliecība par to, ka pastāv tikai viens pareizs risinājums situācijās, un ja šis risinājums tā kā netiek sasniegts, tad tas ir tā kā katastrofāli un tas ir briesmīgi. Perfekcionismu raksturo ļoti augstas prasības pret sevi, bet bieži vien arī pret citiem, un ārkārtīgi augstu mērķu uzstādīšanu. Kā arī, ja šie mērķi netiek sasniegti, tad tas ir liels pārdzīvojums. Tas ir tā kā, cilvēkam šķiet, ka tad viņš nav pietiekami labs, viņš nav pietiekami spējīgs, un viņš tā kā ir ļoti paškritisks. Tas tās divas būtiskākās lietas - augstie mērķi un augstā paškritika. Skolēni perfekcionisti domā tikai par rezultātu, nesajūtot prieku no paša procesa, mācās tikai 10 dēļ, nevis lai iegūtu jaunas zināšanas un pēc tam pielietotu tās dzīvē. Taču nevar arī teikt, ka perfekcionisms ir tikai un vienīgi negatīva īpašība. Tiek runāts arī par perfekcionismu pozitīvajiem aspektiem, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja tie augstie mērķi tiek uzstādīti, taču situācijās, kad viņi netiek sasniegti, bērns spēj pietiekami elastīgi mainīt šos mērķus. Viņš spēj pieņemt to, ka šoreiz nesanāca, ka varbūt vajag mēģināt vēlreiz, vai varbūt vajag mēģināt savādāk. Tā kā noteikti pozitīvi aspekti šīm iezīmēm varētu būt. Tās ir gan augstākas sekmes, gan augstāka pārliecība par sevi, ja tas izdodas, ko bērns dara. Tie ir panākumi vai nu skolā, vai kādā sportā, vai mūzikā, teiksim. Bet tas ir ar nosacījumu, ka bērns pats sev izvirza šīs augstās prasības, viņš pats saprot, ko viņš vēlas sasniegt, un viņš zina veidus, kā to izdarīt. Taču, diemžēl, biežāk tomēr ir sastopama šī negatīvā forma perfekcionismam, kur tā kritika pret sevi un nespēja pielāgoties jauniem mērķiem un nespēja pārdzīvot veselīgi šo neizdošanās,
Tas, protams, ietekmē daudz negatīvāk. Līdz pat depresijai, negatīvam noskaņojumam ir bijuši pētījumi, kas parāda arī ar pašnāvnieciskām domām saistības ar perfekcionismu. Jo tās prasības pret sevi ir tik augstas un tā trauksme par to, ka nevar sasniegt, arī ir tik augsta, ka bērns bieži vien jūtas izmisis un neredz izēju. Jā, tā ir tāda nopietna lieta, ko noteikti nevajadzētu veicināt un attīstīt bērnā. Ja netiek sasniegts vēlamais rezultāts, bērni, kuri cieš no teicamnieka sindroma, bieži izjūt stresu un nemieru. Dažreiz pat bezmiegu, ēšanas traucējums, galvas sāpes un citas veselības problēmas. Tāpēc vecākiem laicīgi jāpamana šīs pazīmes, jāpamazina savas prasības un jākontrolē bērna dienas režīms, atrodot laiku atpūtai un vaļaspriekiem. Vecākiem ir ļoti svarīgi bērnam paskaidrot, ka pieļaut kļūdu ir cilvēcīgi, ka nevar izpildīt visus uzdevumus nekad nekļūdoties. Un šeit ir jāiestaistās un jāpaskatās, kas īsti ir noticis. Varbūt to darbu varēja pildīt savādāk, ka būtiski ir no šīm kļūdām mācīties, lai nākotnē tās atkal nepieļautu. Un, protams, izrādīt šo mīlestību pret bērnu, lai viņš saprot, ka viņu mīlēs arī tāpat arī tad, ja viņš kļūdīsies. Un ka vecāki ir tie, kuri viņu vienmēr atbalstīs un kuri viņam palīdzēs. Te mēs kā ierasts nonākam pie slēdziena, ka galvenais ir bērnu mīlēt un atbalstīt, neraugoties uz viņa sasniegumiem vai neveiksmēm. Uzturēsim emocionālo saikni un pavadīsim kopā vairāk laika, izrādot patiesu interesi un runājoties ne tikai par atzīmēm. It īpaši šodien, sestdienā un kosmonautikas dienā. Ar to mēs visus arī apsveicam. Lai jums jauni atklājumi, kopīgi piedzīvojumi un īsti kosmisks prieks!